Čau! Labrīt! Tātad stāsts tāds. Mēs tagad esam pie garāžām, mēs paņemsim telti un kaut ko vēl. Nezinu, kas mums vēl te stāv, ja mums jau tā ir pilns bagažnieks ar visu kaut ko. Un mēs laidīsim uz Kurzemi. Mēs izlēmām, kad viens no maniem sekotājiem bija ierakstījis par Irbas upi, ieteka jūrā un tā tālāk, un ka tur esot nežēlīgi skaisti. Protams, man tik vajag pateikt, kur ir skaisti, un es būšu klāt. Tā kā jā, mēs brauksim uz to Irbas upi. Mēs kaut kur arī paliksim tur pa nakti noteikti. Es atradu kaut kādas pāris vietas, kur tur var palikt. Mēs diezgan vēlu šodien arī izbraucām, līdz ar to vairāk sanāks tā, kad mēs pa lielam čilojam pie dabas. Nu, nekas tāds vairāk nesanāks, bet arī nākamajā dienā es domāju aizbraukt līdz Kolkai, ko es sen gribēju izdarīt, jo turpat netālu arī sanāk. Tā kā tieši perfekti visu kaut ko varēs apskatīt, ko man ir gribējies apskatīt. Jā, nu man saliksim un laižam uz Kurzemī, laižam uz Kurzemī. Ak, Dievs, tāds vējš es biju izkāpusi. Benzīna tankā paņēma, protams, kafiju. Un nenormāls vējš, man ir it kā šorti, man jau gribās uzvilkt kaut ko siltāku. Mums arī 3 stundas ir jābrauc, tā kā pa lielāko daļu šīs dienas mēs pavadam braucot. Un tad tikai tas vakars pa lielam paliks, ko pasēdēt, pačilot un paēst vakariņas. Tā kā mums līdzi jau ir kaut kas sagatavots, tad tas nebūs ilgs process. Nu, mēs sākumā aizbraucām tur, kur ir tā ieteka Irbas upei un jūra, kuras, nu, ķipa ieteka, ja, jūrā Irbas upe. Tur bija tīk nenormāli daudz cilvēku, mēs vienkārši iebraucām, sapratām, ka nebūs un braucām projām. Un tad mēs braucām uz tuvāko, kas ir pie Irbas upes, kas bija vieta īstenībā, kur es uzreiz gribēju tā kā braukt. Nu, mēs tagad atbraucām šeit, neviena nav. Tikai dunduri, kaut kādi 50 vismaz jau ap mašīnu, tā kā skatīsimies, kas te būs jāvelk ātri bikses. Es riktīgi ātri pārģērbos. Un tik skaista vietā! Es jau zinu, kas supošu, obligāti. Rītdien no rīta visdrīzākais. Varbūt šovakar jau, ja būs spēks un laiks. Bet te ir tas koks, tā kā nomests, nokritis, nezinu. Un no tā varēs rītīgi forši uzkāpt uz supa, kas ir pa lielam svarīgākais, jo, nu, lai nav jākāpj ūdenī, nav arī tik silts, bet tik skaista vieta. Un es tiešām esmu šokā, ka te neviena nav, jo tas bija no tās ietekas kaut kādas 10 minūtes ar mašīnu. Nu, vairāk es meloju. 20, teiksim tā. Bet kas tā tam vienkārši ir jānotiek. Viss, kas notiek, tā tam ir jābūt. Pasakaina vieta. Pasakaina vieta. Paldies cilvēkam, kas man ieteica šo pusi, šo upi. Tiešām skaisti, es riktīgi novērtēju. Ļoti skaisti. Es pilnīgi nevaru izteikt vārdos, cik es jūtos laimīga, priecīga par to, kad es šobrīd šeit atrodos. Un mēs atradām beigās vietiņu, kur nav neviena, jo, nu, jūs zināt, kad Enzo nav tas suns, kas var būt kopā
kad apkārt citi cilvēki vai, kā mēs tur redzējām, bija vispār vaļā suņi. Tā kā, nu, es kā saku, viss, kas notiek, tā tam ir jānotiek. Tā, labi, tagad uzdevums ir ātri sakrāmēties, uzsliet telti un iekārtoties un izbaudīt šo visu. Es jau esmu proši tajā visā lietā. Konnichiwa. Voilà. Tā nu telti es būšu pabeigusi iekārtot. Čau, sirsniņa. Viņš jau ēst grib. Gaida, kad es pabeigšu. Hei! Super. Tēlojam, ka es mākam taisīt, ja? Jā. Īstenībā Enzo pačējam. Nevar redzēt, sorry. Riktīgi tumšs izskatās, bet to izslēgsies arī, man liekas. Tā mēs te sēžam, mazliet vēsi, bet, wow, nē, tikai ne to. Mazliet vēsi, bet sikspārņi te lidinās. Diezgan interesanti. Nav pirmā reize, bet viņi tik ātri pārvietojās.